Notikums, kas pilnībā mainīs tuvos austrumus. CNN, atsaucoties uz dokumentu mēlrakstiem un sarunām tuviem avotiem, ziņo, ka Donalda Trumpa administrācija ir saskaņojusi darījumu, kas ļaus Saūdarābijai bagātināt urānu savā valstī. Svarīgākais ir tas, ko ASV aizliedz darīt Irānai, kādēļ sākās liels karš. Dokuments jau ir sagatavots un gaida tikai prezidenta parakstu. Tātad formāli runa nav par to, ka Amerika atvadīs Saudiem gatavas kodolbumbas vai atļaus tās ražot. Runa ir par atļauju urāna bagātināšanai. Tātad par tehnoloģiju, kas nepieciešama gan miermīlīgai kodolenerģētikai, gan, ja vēlēsies, arī kodolieroču izveidei. Tieši šis ir tas ceļš, kuru visa pasaule gadiem ilgi centās slēgt jaunām valstīm. Pirmkārt Irānai. Un tieši tāpēc tā ir milzīga ziņa. Līdz šim Amerikas Savienotās valstis kategoriski aizliedza saviem partneriem bagātināt urānu savā teritorijā. Saūdarābija iespējams kļūs par pirmo izņēmumu. Urāna bagātināšana būtībā ir atslēga, kas atver durvis gan miermīlīgai kodolenerģijai, gan atombumbai. Tas nozīmē, ka tas, kurš pārvalda urāna bagātināšanu, ir tikai viena soļa attālumā no kodolieroču iegūšanas. Šajā raidījumā es visu izskaidrošu pēc kārtas. Kas tā ir par vienošanos? Kā pie tās tika nonākts patiesībā daudzu gadu garumā, kāpēc šajā visā ir iesaistīta Izraēla un kā tas mainīs spēku samēru tuvajos austrumos? Un ko uz to atbildēs Irāna, kuras kodola programmas apkarošanas dēļ Amerika šobrīd karo? Mani sauc Aleksejs Pičijs, apskatīsim šo tēmu kopā, bet pirms mēs sākam, lūdzu abonējiet šo kanālu. Mēs tuvojamies 300 000 abonentu atzīmei, tāpēc būšu pateicīgs par to, par tieši jūsu abonēšanu. Tātad, pašā sākumā izskaidrosim terminus, jo bez tā var viegli apjukt visā šajā stāstā. Tātad ir tāda lieta kā 123 vienošanās. Nosaukums ir garlaicīgs, bet būtība ir svarīga. Tas ir 123. pants Amerikas Savienoto Valstu atoma enerģijas likumā no 1954. gada. Tieši tas regulē jebkādu ASV sadarbību ar citām valstīm miermīlīgā kodolenerģijas jomā. Ja Amerika vēlas nodot kādai valstī kodoltehnoloģijas, materiālus vai palīdzēt uzbūvēt atomelektrostaciju, te ir obligāti jānoslēdz ar šo valsti šāda 123 vienošanās. Proti, bez tās tas nav iespējams. Un galvenais, kas vienmēr bija šajos līgumos, ir tas, ka ASV no partnera prasīja atteikties no urāna bagātināšanas un plutonija pārstrādes savā teritorijā. To sauca par zelta standarta kodolieroča neizplatīšanā. Tātad loģika šeit ir vienkārša. Ja tu pats neproti bagātināt urānu, tu nekad slepus nespēsi izgatavot bumbu. Un tu pirksi kurināmo atomelektrostacijām pasaules tirgū. ANO Startautiskās atomenerģijas aģentūras kontrolē? Īsāk sakot, tev ir atomelektrostacija, tev ir atomtehnoloģijas, bet visu urānu tu pērc, bagātināt nevari un pārstrādāto kodoldegvielu atdod atpakaļ tiem, no kuriem to nopirki. Un tieši uz šādiem nosacījumiem jau 2900. gadā tika parakstīta šāda 123 vienošanās. Piemēram, ar kaimiņu valsti apvienotajiem Arābu Emirātiem. Te abas puses apņēmās urānu nebagātināt. Un tieši šeit notika pagrieziens. Saskaņā ar CNN datiem darījums ar Saūdarābiju šo zelta standartu pārkāpj. Spriežot pēc dokumentu mēlrakstiem, tiks atļauts bagātināt urānu savā teritorijā. Un tas jau apiet starptautiskos kontrolas mehānismus, kas izveidoti tieši tāpēc, lai nepieļautu kodolieroču izplatīšanos pa visu planētu. Formāli darījums sastāv no divām daļām. Tā pati vienošanās 123 par miermīlīgu sadarbību, kā arī obligāta vienošanās par kodoldrošības garantijām. Tas ir par pārbaudēm. Bet galvenais moments ir tas, ka saudiešiem tiek dota piekļuve urāna bagātināšanai, un tieši tā ir tā bīstamā tehnoloģija. Vēl viena svarīga detaļa, lai būtu precīzs. Vienošanās 123 pati par sevi nav galīga atļauja noteikti iegūt kodolieročus. Lai nesajauktu, šī ir pamatjuridiskā ietvara vienošanās, kas ļauj Amerikas uzņēmumiem vai valstī nodot Saūdarābijai kodolmateriālus un tehnoloģijas tās civilajai kodolprogrammai. Un katra konkrētā jutīgās tehnoloģijas nodošana pēc tam tiek atsevišķi pārbaudīta. Saskaņā ar šo vienošanos 123
Bet pats fakts, ka Rijādai vispār tiks atļauts bagātināt urānu, jau ir pilnīgs iepriekšējās Amerikas politikas lauziens. Lai saprastu, šis nav darījums, kas vienkārši nokrita no debesīm burtiski vakar. Nē, to izstrādāja vairāk nekā 15 gadus un ir liederīgi izsekot visu ķēdi, tad kļūst skaidrs, kāpēc brīdis izvēlēts tieši tagad. Viss sākās vēl tālajā 2018. gadā, kad Amerikas Savienotās Valstis un Sauda Arābija parakstīja pirmo saprašanās memorandu par sadarbību kodolenerģētikas jomā, medicīnā, rūpniecībā un elektroenerģijas ražošanā. Turklāt tajā dokumentā paši saudieši uzrakstīja, ka plāno iegādāties kodoldegvielu tirgū, nevis bagātināt urānu savā valstī. 2017. gadā Saudarābijas karaliste apstiprināja Nacionālo kodolenerģijas projektu. Tas ir plānus būvēt lielus un mazus reaktorus elektroenerģijas ražošanai un jūras ūdens atsāļošanai. Tūkstnešu valstī, kas dzīvo no naftas, ir loģisks izskaidrojums. Nafta ir jātaupa eksportam, lai pelnītu naudu. Bet iekšējās vajadzības pēc enerģijas un dzeramā ūdens var apmierināt ar miermīlīgu atomu. Tātad uzbūvēt atomelektrostacijas un iegūt enerģiju no tām, nevis tērēt visu naftu tam. Taču jo tālāk, jo skaidrāk kļuva, ka Saudarābija vēlas ne tikai atomelektrostacijas, bet tieši tiesības pašiem bagātināt urānu. Un te ir atslēgas frāze, kuru tronmantnieks Mohameds bin Salmāns, faktiskais karalists valdnieks, atkārto jau vairākus gadus. Viņš publiski paziņoja, ka ja Irāna iegūs kodolieročus, Saudarābija centīsies iegūt tādas pašas iespējas. Citāts: ja Irāna iegūs bumbu, mums arī tā jāiegūst. Lūk, tieši par to ir runa. Saudieši raugās uz savu galveno reģionālo konkurentu Irānu un nevēlas palikt neapbruņoti. Kad Amerikas Savienoto Valstu prezidents bija Džo Baidens, un tas viss bija daļa no lielā trīspusējā plāna. Saudarābijai oficiāli jāatzīst Izrēla un jānodibina ar to diplomātiskās attiecības, bet pretī tā saņem no Amerikas Savienotajām Valstīm drošības garantijas un palīdzību kodolprogrammas jautājumos. Toreiz, vēl 2024. gadā. Amerikāņu senatori vienkārši cēla trauksmi un pieprasīja, ka, ja jau jāslēdz šāds darījums, tad lai saudieši rakstiski atsakās no urāna bagātināšanas. Citādi tas apdraudēs visu pasaules bruņojumu kontroles sistēmu. Jau pie Donalda Trumpa 2025. gada oktobrī ASV enerģētikas ministrs Kris Reits paziņoja, ka sarunas ir pabeigtas. Tālāk viņa citāts. Mēs esam panākuši vienošanos par miermīlīgu kodolsadarbību kopā ar divpusējām vienošanām par garantijām. Mēs vēlamies attīstīt partnerību, ieviest amerikāņu kodoltehnoloģijas Saudarābijā un saglabāt stingru apņemšanos neizplatīšanas jomā. Un kā tagad apgalvo avoti, līguma teksts tika pilnībā saskaņots jau 2025. gada oktobrī. Un kopš tā laika tas stāv un gaida Donalda Trumpa parakstu. Un tie galvenais jautājums, kāpēc gan Donalds Trumps joprojām nav parakstījis šo līgumu ar Saudarābiju? Te ir pats interesantākais. Iemesls, uz kuru norāda CNN. Paradoxāli, bet Trumps it kā pats sevi šeit ir iedzinis slazdā. Trumps tieši šobrīd karo ar Irānu un visu šo karu attaisno ar vienu galveno argumentu. Proti, nedrīkst ļaut Irānai bagātināt urānu, jo tas ir ceļš uz kodolbumbas iegūšanu. Tātad Amerika bombardē Irānas rūpnīcas tieši ar saukli apturēt Irānas urāna bagātināšanu. Un tieši šajā brīdī sastādīt un parakstīt dokumentu, kas atļauj tādu pašu urāna bagātināšanu Saudarābijai. Bet tas ir atklāts dubultstandarts, proti, ar vienu roku tu bombardē Irānu par urāna bagātināšanu, bet ar otru roku tu atļauj tieši to pašu kaimiņu monarhijai. Un ar otru roku tu atļauj tieši to pašu kaimiņu monarhijai. Starp citu, Krievijas mēdīji jau ir pamanījuši, ka šis darījums dod Rijādai piekļuvi bagātināšanai, kas ir līdzīga Irānas modelim. Tātad Irānai nedrīkst, tāpēc ir karš, bet Saudarābijai drīkst, tāpēc turpretī ir draudzība. Atšķirība ir tikai tāda, ka viena valsts ir ASV pretiniece, bet otra sabiedrotā. Otra aizkavēšanās iemesls ir Kongress.
Amerikas Savienoto Valstu kongress. Jo saskaņā ar likumu, pēc parakstīšanas Baltijam namam ir pienākums nosūtīt šo darījumu uz kongresu uz 90 dienām izskatīšanai. Un tur tas var arī iestrēgt. ASV kongresam ir tiesības pieņemt kopīgu noraidījumu rezolūciju un bloķēt šo darījumu. Kongresā pret ideju dot saudiešiem iespēju bagātināt urānu izturas ārkārtīgi piesardzīgi, turklāt gan republikāņi, gan demokrāti. Tāpēc šobrīd darījums ir nenoteiktā stāvoklī. Tas ir saskaņots, bet vēl nav uzsākts. Trumps acīm redzot gaida izdevīgu politisko brīdi, piemēram, Irānas sagrāva vai jebkādas kara beigas. Bet, kā jau teicu sākumā, viss šis stāsts nav iztikusi bez Izraēlas, jo arī Izraēlai šeit ir sava balva. Tas ir attiecību normalizācijas starp Saudarābiju un Izraēlu. Paskaidrošu, ko tas nozīmē. Saudarābija, galveno islāma svētvietu sargātāja, oficiāli neatzīst Izraēlu, un tai nav diplomātisko attiecību ar Izraēlu. Ja Rijāda oficiāli atzītu Izraēlu, tas būtu vēsturisks izrāviens, jo pēc Saudarābijas piemēra sekotu visa arābu un musulmaņu pasaule. Tas ir tā dēvēto Ābrahāma vienošanos turpinājums. Tas ir 2020. gada līguma sērija, ar kuriem Izraēla nodibināja attiecības ar apvienotajiem Arābu Emirātiem, Bahreinu, Maroku un Sudānu. 4. bija Sudāna. Izraēlai atzīšana no Saudarābijas puses ir bijis gadu desmitiem lolots mērķis. Saudieši saprata, ka viņi var par šo jautājumu tirgoties, un tieši to viņi arī darīja. Un tieši šeit arī parādījās apmaiņas schēma. Proti, ASV dod Saudarābijai kodolprogrammu un drošības garantijas. Saudarābija par to atzīst Izraēlu. Bet Izraēla iegūst vēsturisku mieru ar arābu pasaules līderi. Taču šeit pašam Izraēlam rodas smaga dilemma. Jo no vienas puses Izraēla izmisīgi vēlas atzīšanu no saudiešiem. No otras puses, viņam ārkārtīgi nepatīk, ka šīs atzīšanas cena būs kodolprogramma ar urāna bagātināšanu tieši blakus. Jo bagātināšanas tehnoloģija ir, atkārtošu vēlreiz, ceļš uz kodolbumbu. Un Izraēlas militārā doktrīna gadu desmitiem tika balstīta uz to, ka Izraēla ir vienīgā kodolvalsts reģionā. Un nevienam citam tuvajos austrumos nevajadzētu būt kodolieročiem. Un tagad Izraēlas politiķi un drošības eksperti atklāti kritizē Netanjahu valdību par to, ka tā nav izvirzījusi stingru prasību sadarboties tikai apmaiņā pret Saudarābijas atteikšanos no urāna bagātināšanas. Un te ir interesanta detaļa. Saskaņā ar Carnegie centra datiem, vēl Baidena laikā Izraēlas kodoldrošības speciālisti klusi sadarbojās ar amerikāņiem pie kompromisa varianta. Tātad labi, lai urāna bagātināšana notiek Saudarābijā, bet pilnīgā Savienoto Valstu pārvaldībā. Lai process būtu pilnīgā kontrolē, Izraēla tad piedāvāja savu viltīgo risinājumu šai situācijai. Tipa, lai Savienotās Valstis nemaz nepiešķir tiesības bagātināt urānu. Lai viņi paraksta ar saudiešiem pilnvērtīgu aizsardzības līgumu, kā ar Dienvidkoreju, un izpat pār karalisti savu kodolieroču lietus sargu. Tad šķiet saudiešiem pašiem nemaz nevajadzēs bagātināt urānu. Bet kamēr šī ideja ir palikusi gaisā, ir vēl viena problēma, kas arī visu aizkavēja. Tā ir karš Gazas sektorā. Jo kamēr Izraēla karoja Gazas sektorā, saudiešiem kļuva politiski neiespējami to atzīt. Arābu sabiedrība ir ļoti noskaņostoņa pret to, un Mohamedam bin Salmanam tas ir iekšpolitisks drauds. Tāpēc visa šī konstrukcija, šī kodolprogramma, apmaiņā pret Izraēlas atzīšanu šobrīd buksē tieši palestīniešu jautājuma dēļ. Bet vissvarīgākais ir tas, ka visa šī situācija pilnībā mainīs spēku līdzsvaru reģionā. Jā, un tik ļoti, ka jūs tuvos austrumus vispār vairs nepazīsiet. Ja saudiešiem atļaus bagātināt urānu, tas var izraisīt ķēdes reakciju. Kodolieroču sacensību visā tuvajos austrumos. Skatieties, paskaidrošu vienkārši. Kaimiņu valsts apvienotie Arābu Emirāti 2090. gadā piekrita stingram nosacījumam – nebagātināt urānu. Viņi ieguva kodolprogrammu, bet apsolīja, ka urānu viņi nebagātinās. Taču viņu līgumā ir neliela atruna. Tā nosacījumam jābūt ne mazāk izdevīgiem kā citu reģionu valstu līgumiem. Lūk, tāpēc Emirāti kopumā ir malači. Viņi ierakstīja šo nosacījumu, ka mums ir superīga kodolprogramma, bet vēlreiz,
Līguma nosacījumiem jābūt nemazāk izdevīgiem kā citu reģiona valstu līgumiem. Vienkāršāk sakot, ja saudiešiem ļaus bagātināt urānu. Emirātiem ir pilnas tiesības nākt un pieprasīt sev tādas pašas tiesības, lai tās nebūtu mazāk izdevīgas nekā kaimiņam. Un visticamāk, Emirāti to arī pieprasīs, viņi to izdarīs, tālāk sekos Turcija un Ēģipte. Eksperti vienbalsīgi brīdina, ka ja Amerikas Savienotās valstis atkāpsies no savas ilgstošās neizplatīšanas politikas un atvērs ceļu Saūda-Arābijai urāna bagātināšanai, Turcija un Ēģipte varētu vēsties pie Krievijas vai Ķīnas pēc tādām pašām tehnoloģijām, kas tās ar prieku nodrošinās. Un tad reģions vienkārši iegrimst kodolieroču sacensībā. Iedomājieties ainu. Irāna bagātina urānu. Saūda-Arābija bagātina urānu. Pēc tam to varētu pieprasīt apvienotie Arābu Emirāti, Turcija un Ēģipte. Visi viņi tiecas pēc tā paša. Tātad 5 vai 6 tuvo austrumu valstis būs tikai soļa attālumā no kodolieročiem. Tas vispār ir murgains scenārijs ikvienam, kurš nodarbojas ar drošības jautājumiem. Šobrīd ir viena problēma. Irāna, kas ir tuvu kodolbumbas izveidei, bet tad tādu valstu kļūst 5 vai 6. Tas nozīmē, ka pietiek ar vienu kļūdu, vienu karu vai vienu apvērsumu. Tāpēc lūdzu, tuvie austrumi diemžēl ar to ir slaveni, un kodolmateriāli nonāk pavisam nepareizās rokās. Ko darīt tālāk, nav zināms. Bet tas taču nav viss, kas šeit ir svarīgi. Un ko atbildēs Irāna? Proti valsts, kuras kodolprogrammas apturēšanas dēļ ASV šobrīd veids bombardēšanu, lūk, ko tā atbildēs. Šeit Teherānē tā ir ideāla propagandas dāvana, jo Irānas pozīcija vienmēr ir bijusi šāda. Kāpēc mums nedrīkst bagātināt urānu, bet citiem drīkst? Irāna gadiem ilgi saka, ka tās kodolprogramma ir miermīlīga, ka bagātināšana ir tās likumīgas tiesības saskaņā ar starptautisko līgumu par kodolieroču neizplatīšanu. Un tagad, kad ASV hipotētiski atļauj urāna bagātināšanu savam sabiedrotajam, tātad Irānas konkurentam, Teherānai rokās ir dzelžains arguments. Problēma lūk nebija kodolprogrammā. Vienkārši ASV gribēja mūs iznīcināt tikai tāpēc, ka mēs viņiem nepatīkam. Un ticiet man, viņi šo loģiku maksimāli iekļaus savā propagandā. Turklāt paši saudieši to atzīst. Viņi tieši atsaucas uz Irānu kā uz paraugu. Saka, ja Irāna, atrodoties zem vissmagākajām sankcijām, spēja saglabāt urāna bagātināšanu, tad arī Rijādai jāļauj pilns kodoldegvielas cikls. Tātad Irānas programma kļuva par attaisnojumu Saūda-Arābijas ambīcijām. Irānai šis darījums ir dubults trieciens, bet arī dubulta iespēja, jo galvenais reģionālais konkurents Saūda-Arābija saņem kodoltehnoloģijas no lielvalsts. Iespēja, jo tas sagrauj visu ASV morālo nostāju karā pret Irānu. Kā Amerika var prasīt no Irānas nulles bagātināšanu un bombardēt to par to, ja tajā pašā laikā tā piešķir tādu pašu urāna bagātināšanu saūdiešiem? Lūk, tā būs pati galvenā dilemma. Rezultātā Amerika, kas pusgadsimtu bija galvenais sargs pret kodolieroču izplatīšanos un kas tieši tagad bombardē Irānu, lai apturētu urāna bagātināšanu, visticamāk gatavo darījumu, kas ļaus bagātināt to pašu urānu jau Saūda-Arābijai. Pirmo reizi visā vēsturē ASV izdara šādu izņēmumu partneru labā. Un te svarīgs moments. 2023. gadā Saūda-Arābija, atgādina, izvēlējās mieru, atjaunoja diplomātiskās attiecības ar Irānu ar Ķīnas starpniecību. Tas nozīmē, ka toreiz Ķīna pirmo reizi iejaucās Amerikas Savienoto Valstu ietekmes sfērā. Tāpēc tagad Donalds Trumps vēlas piesaistīt sev bagātāko monarhiju un tās simtiem miljardu investīciju. Izrēlai šeit ir sarežģīta situācija, jo Izrēla svārstās starp atzīšanu no Saūda-Arābijas puses un risku, ka tieši tai varētu parādīties kodolieroči. Taču kamēr darījums nav parakstīts, tas ir iestrēdzis tieši kara ar Irānu un ASV kongresa pretestības dēļ. Taču pats fakts, ka šis darījums ir gatavs un gaida savu brīdi, daudz ko pasaka priekšā. Šeit es likšu daudz punktu. Rakstiet savu viedokli un secinājumus komentāros zem šī raidījuma, abonējiet kanālu, nospiediet zvaniņu un neaizmirstiet ielikt patīk. Ja vēlaties atbalstīt šī kanāla darbu, to var izdarīt ar jebkādu ziedojumu, izmantojot saites un rekvizītus šī video aprakstā. Ar to arī viss. Saudzējiet sevi, visiem uz redzēšanos!